Vai tu zināji, ka mēs šeit neesam atnākuši tāpat vien? Mūsu dvēselē ir savi uzdevumi, kurus viņi ir atnākuši šajā dzīvē piepildīt caur mums. Lai šos uzdevumus piepildītu, mēs esam paņēmuši virkni dažādu īpašību, kvalitāšu, dzīves nosacījumus, caur kuriem mēs esam auguši, attīstījušies, un arī ieplānojuši šajā dzīvē dažādas pārbaudījumus un dzīves situācijas, kuras kā reiz palīdz mums labāk savienoties vai, teiksim, saskarties tieši ar tām situācijām, kas ir saistīts ar mūsu dzīves uzdevumiem. Un nekas nenotiek tāpat vien, un mūsu dzīvē nav nejaušību. Viss ir izmērīts pat līdz mata simtaļai un droši vien pat vēl smalkāk. Stāsts par dvēseles uzdevumiem un zināšanas par dvēseles uzdevumiem palīdz atbildēt uz tik dziļiem, fundamentāliem un svarīgiem dzīves jautājumiem, ko gribās raksturot kā pašu galveno, kā pašu esenci. Man kā astropsiholoģijai, praktizējot astropsiholoģiju, praktiski dienā darbojoties ar cilvēkiem, vairāk jau kā 9 gadus, un individuālās sesijas tās ir pār pa 2000. Atkal un atkal pārliecinos, ka praktiski visas problēmu situācijas var izskaidrot ar šo galveno karmisko asi, jeb dvēseles asi, jeb šī ceļa, jeb dvēseles uzdevumu ceļa izpratni. Un tas ir tas, ko es aicinu tev izzināt šajā kursā. Zināšanas ir gan komplicētas, bet es viņas esmu jau gadu gaitā ļoti, ļoti noslīpējusi tā, lai es viņas varētu nodot jebkuram cilvēkam vieglā, maksimāli saprotamā veidā. Nekādas iepriekšējās brīžināšanas ne astroloģijā, ne kaut kur citur nav vajadzīgas, kā vien šī sajūta, kad mēs esam paredzēti kaut kam vairāk, vai tur kaut kas vēl ir patiesībā, un mēs gribam saprast, kas ir tas, kas vēl tur ir. Un šajās apmācībās tad es jums pastāstīšu par šiem dvēseles uzdevumiem. Jums būs konkrēta instrukcija, kā noteikt savus un sev svarīgo cilvēku dvēseles uzdevumus, kā ar viņiem darboties, kādas dzīves mācības stundas, kādi raksturojumi ir, kādas ir iepriekšējo dzīvi bagātības, kas ir paņemts līdzi, un kas ir tas, kas šajā dzīvē ir jāmācās padziļināti. Katram dvēseles ceļam tiks veltīts vesels video bloks, attiecīgi vesela video nodarbība, kur padziļināt niansēs, to runāsim. Tur ir ļoti, ļoti padziļināt tieši par psiholoģiskām lietām, kuras manā skatījumā ir pats galvenais, cik man mašīnas ir paredzētas vai kādi citi momenti. Attiecīgi izpratīsim sevi, un no šīs vietas mēs daudz labāk un harmoniskāk spēsim iedarboties ar apkārtējo pasauli. Un zināšanas par saviem dvēseles uzdevumiem ir kaut kas, kas ļauj palīdzēt apzināties, ka tas, ko es jūtu, tas, ko es gribu, tas, ko es klusām sevī varbūt kā tādu stīgu laiku pa laikam noķeru, kad lielākoties izrādās, ka tas arī ir tas. Bet kamēr to nenoformulēsi vārdos, kamēr to neapzināsies, mēs līdz galam nespējam viņu noķert, un mēs attiecīgi nespējam ar to apzināti miedarboties. Tādēļ apmācībās izstāstot un jau iedzinoties šajās niansēs, tu uzzināsi, kas ir šie dvēseles uzdevumi, un tu spēsi viņu apzināties savā dzīvē pietiekami, lai spētu apzināt arī tās darbības, lai tava dzīve būtu laimīgāka un piepildītāka. Jo, atklāšu noslēpumu, laime un piepildījums ir ļoti, ļoti subjektīvs. Mums katram laimes un piepildījuma sajūta tomēr
ir saistīta ar dziļu gandarījumu sajūtu, jo es šeit nerunāju par īslaicīgu apmierinājumu, piemēram, pēdot, izguļoties un citas baudas izbaudot, bet es runāju par šo dziļo dzīves iekšējo piepildījumu, gandarījumu sajūtu, kurš ir tad, kad tu zini, ka tu dari to, kas tev ir paredzēts darīt, un kas ir saskaņā ar tavu sirdi un dvēseli. Tas ir kaut kas, kas rezonē tik spēcīgi ar mūsu sajūtu pasauli, ka prāta dualitāte, tas pingpongs, kas mūsu galvā dažkārt spēlējās, šaubās par labi, pa kreisi, slikti vai labi, tas ir, man vajag to darīt, vai šo šaubas, nedrošība, daudz šie momenti, viņi dabiskā veidā atkrīt. Es vēlos nodot jums šo kompasu, šo spēju norentēties savās dzīvēs un saprast, uz kuru pusi tad to degunu savu virzīt, lai jebkurā gadījumā, tad, ja mēs galupā neskriesim, kaut tikai pagriezīsimies uz to pusi vai tikai galvu pagriezīsim uz to pusi, tik daudz, cik mums būs spēka, bet ja tas būs uz pareizo pusi, mēs jau jutīsimies daudz apmierinātāk, gandarītāk un laimīgāk savā dzīvē. Šis ir dziļās tēmas, kuras palīdz izskaidrot iekšējos konfliktus, ārējos konfliktus, pretrunas, dzīves izaicinājumus, situācijas, kuras atkārtojās, kas man tajās jāiemācās, kāpēc viņas atkārtojās. Jā, tās atbildes jūs saņemsiet, un ne tikai tās. Šī ir mana autora metodika, kuru es izmantoju. Viņi ir apvienot kopā ar manu jau vairāk kā 10 gadus ejot savu garīgo ceļu kopā ar savu sufijas skolotāju. Attiecīgi, tās ir zināšanas, kuras smeļās gudrību caur sirdzināšanām, caur dzīvām zināšanām. Tā nav teorija, tā ir dzīve, tā ir praksa, tā ir mīlestība, tas ir ceļš. Un tajā vēlos arī ar jums dalīties. Ceru, ka jūs uzrunās šī iespēja. Zinu, ka šo metodu var brīnišķīgi izmantot, jeb šo pieeju var brīnišķīgi izmantot palīdzošo sfēru speciālisti, pieliekot to klāt savā darbībā, vai tu esi astrologs, tarologs, numerologs, dziednieks, terapeits, kustību terapeits vai jebkāds cits speciālists, kurš vēlas palīdzēt cilvēkiem. Šīs zināšanas tam arī brīnišķīgi noderēs. Tā kā esi aicināts un būs mīļi gaidīts kursā Dvēseles uzdevumi, ceļš uz dzīves piepildījumu. Tiekamies!